15 reizes kaut ko veicināt. 6 Latvijas skolās turpinās Latvijas Olimpiskās komitejas projekts Sporto visa klase, un tas paredz sporta stundas skolēniem 5 reizes nedēļā. Jā, mūsu kolēģis Edgars Barbaks viesojās Jelgavā, kur bērniem sporta stundas bija kopā ar pašu Inetu Radēviču. Man patīk futbols. Es gribu iemācīties peldēt. Es no rītiem vingrošu. Sporto visa klase! Katrai klasei, kas piedalās projektā, Latvijas Olimpiskā komiteja piesaistījusi arī īpašu olimpisko audzinātāju. Jelgavas 4. vidusskolā tā ir viena no visu laiku labākajām Latvijas vieglatlētēm – Ineta Radēviča. Ļoti labi skolotāji ir, kas prot atrast pareizos vingrinājumus, bet ko es cenšos vēl darīt, ir kaut kā parādīt viņiem, cik svarīgi ir saliedētības sajūta, ja? Un cik forši ir atbalstīts viens otru un uzsist uz pleci. Ja? Man liekas, tas dzīvē viņiem arī daudz dos, ne tikai sportā, bet vispār, jā, vispār dzīvē, kad viņi augs. Un tas ir tās mans ieguldījums, un es redzu, ka viņi to pieņem, un es esmu ļoti gandarīta par to. Ikviena sportista misija ir iedvesmot līdz cilvēkus. Radēviča šajā gadījumā var būt lepna. Vēl pagājušajā gadā mums tajā klase trenējas kāda 1/3. Tagad gandrīz viss, varbūt kādi 5 tikai nekur neiet. Viņiem pat gribas, viņi labprāt skrien pēc stundām uz saviem treniņiem. Meitenes mums izvēlēs vieglatlētiku, laikam iedvesmoja Ineta. Tā. Man ir liels prieks, jo vieglatlētika ir mans bērns. Jā, tagad kādreiz es biju viņas bērns, tagad viņa ir mans bērns. Un tāpēc es labprāt iesaku visiem iesaistīties vieglatlētikas nodarbībās, jā, nodarboties ar sportu. Un vieglatlētika, protams, ir visu sporta pamats. Tāpēc man liekas, ka tas ir tikai normāli, ka pusklasa nodarbojas tieši ar vieglatlētiku, un tas mani priecē. Bērni pēc sporta stundas atzina, ka stunda bijusi lieliska, un piedalīšanos Sporto visa klase projektā viņi nemirkli nenožēlo. Man ļoti patīk sportot. Tas ir forši un tā attīstās visi ķermenis. Tas ir ļoti forši. Kā tev? Pagājušo gadu bija stipri vieglāk, es teikšu, bet tagad sportojam, skrienam, lecam, viss ir. Pozitīvas pārmaiņas pamanījusi arī klases audzinātāji, kur uzsver, ka sporta nodarbība efekts nebeidzas izejot pa zāles durvīm. Tagad tikai uz priekšu viņam sports ir, man liekas, pirmajā vietā. Ir tā? Jā! Vai tomēr varbūt matemātika? Nē! Kā mēs mācāmies matemātiku? Ko mēs sakam matemātikā? Jā, redziet, mēs pat matemātiku mācāmies caur sporta spēlēm. Lai arī sporta stundas tagad šiem trešklasniekiem ir vairāk kā jebkura cita mācību priekšmetu stundas, viņi ir apņēmības pilni izturēt arī nākamos gadus. Es izturēšu. Protams, ka vajag izturēt, bet galvenais arī mācības. Tāpēc tam ir sports. Ja nav mācības, nav sporta. Es gribētu sasniegt savu mērķi, kaut kādu sporta mērķi. Kāds tev ir tas mērķis? Es gribētu vieglatlētikā, piemēram, uzvarēt kādās sacensībās vai dabūt kādu medaļu. Viņi izjūta to kustību prieku. Un paies tie 4 gadi, beigsies projekts, bet viņam sports nebeigsies. Es domāju, ka viņi turpinās meklēt iespēju, viņi varbūt aizies uz fitnes klubiem, uz kaut kādiem treniņiem, viņi vairs nevarēs dzīvot bez sporta. Latvijas Olimpiskās komitejas projekts Sporto visa klase, kas paredz sporta stundas katru dienu, notiek 6 Latvijas skolās – Jelgavā, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Daugavpilī un Rīgā. Edgars Barbaks, Renārs Muskars, LNT.